Mums ir interesants gadījums. Gribam pastāstīt. Mums ir Volkswagen Caravella 2.3 TDI. Bija atbraucis. Nomainījām atplūdes trubiņas degvielai pie Sprauslām. Izbraucam uz ielas testā, pārliecināties, ka viss ir kārtībā. Nu, nav viss kārtībā. Kas nav? Sasniedzam 3000 apgriezienus, motors katojās nost. Stājāmies malā, startējam no jauna, pielādes, braucam, atkal 3000 apgriezienu, atkal katojās nost. Problēma ir tāda, ka apskatīsimies, kas ir pa vainu, jo galvā, protams, ka saprotam, ka ne jau dēļ atplūdes trubām tas tagad notiek. Kompī nav nevienas kļūdas. Mašīnai viss ir ideālā kārtībā, lai gan pie šādas simptomātikas kaut viena kļūda būtu, kas varbūt būtu nesaistīta tieši ar problēmu, bet kaut vai vienalga iemest kāds devējs, ka kaut kas nav kārtībā. Jā, bet mums ir viss tīrs, viss ir super, viss ir kārtībā. Labi, iesim pie mašīnas, parādīšu, kā izskatās tas atplūdes trubas. Tagad esam pie mašīnas un reku mēs varam parādīt smuki, kur mums ir atplūdes trubas. Tātad šīs te ir atplūdes trubiņas. Saspraužās smuki virsū. Viss samainīts, vārstiņš arī ir smuki samainīts, viss ir kārtībā. Tie, kas zina kaut ko par mašīnām, tad sapratīs, ka dēļ atplūdes trubām mašīna neslāps nost. Tad, ja mēs viņus pat novienosim nost, tur degviela mums gāzīsies riņķī apkārt, bet mašīna ies un nedarīs to, ko viņi dara tagad, dotajā brīdī. Klientam laikam ļoti patīk izmantot ChatGPT, un viņš paprasa ChatGPT, vai varētu būt, ka pēc atplūdes trubu maiņas ir šī te problēma. Uz ko ChatGPT pasaka, jā, tur varētu būt pie vainas riņķīši, un tad tur gaisu piesūc, un tad tā slāps nost. Tikai viņš aizmirst uzdot jautājumu Chatam GPT. Kas būtu, ja mēs norautu vispār trubas nost, mašīna slāp nost? Tā kā viņam uzdod šo jautājumu, viņš pasaka, jā, tev taisnība, mašīna neslāps nost, viss būs labi, degviela gāzīsies, bet mašīna rūks. Tātad metam nost to ChatGPT, pagaidām līdz šim viņš mums nav nereiz palīdzējis, viņš ievad tikai dziļākā sauzās. Ko mēs piedāvāsim klientam, lai būtu godīgi un lai viss būtu caurspīdīgi, tātad piedāvājam braukt uz viņa izvēlētu autoservisu, tas būtu, teiksim, dīlers, vislabākajā versijā, tas būtu dīlers, kur viņam, teiksim, apstiprinātu to, ka dēļ atplūdes trubām nevar notikt šāda problēma, un lai iedod verdiktu tam, ka ar mašīnu kaut kas nav kārtībā, un kas nav kārtībā, un vai atplūdes trubas mainot, mēs kaut ko varējām sabojāt. Nu, jā, sekojam tālāk, šim te būs turpinājums noteikti.